Labdien, dārgie draugi! Pirms daudziem gadiem, vēl manā jaunībā, manā grāmatu plauktā stāvēja grāmata ar baltiem vākiem Domas spēks. Es neatceros vairāk autoru, bet šīs grāmatas motīvs man ir pavadījis cauri visai manai dzīvei. Blakus biznesam, karjerai, visiem notikumiem, kas ir bijuši manā dzīvē, es vienmēr esmu uzdevusi sev jautājumu, kas es esmu? Kāpēc es esmu šeit? Kāpēc es rīkojos tieši tā un ne savādāk? Kāpēc es domāju tā un ne savādāk? Un solīti pa solītim tas ir tuvinājis mani šodienai. Un šodien es esmu savādāka. Varbūt ne labāka, ne sliktāka, savādāka. Pēdējā laikā es nodarbojos tieši ar informāciju, kas ir saņemta no čenelinga materiāliem. Čenelings tātad ir informācijas kanāls, kad caur smalko plānu tiek saņemta informācija no mūsu gaismas brāļiem, no citām planētām, galaktikām, no gariem, ko mēs saucam par eņģeļiem. Man vienmēr ir bijusi tāda nepārvarama tieksme dalīties ar to informāciju, ko es saņemu ar citiem. Un es esmu apkopojusi informāciju no čenelinga materiāliem no vairāk nekā 100 video uz vairāk nekā 400 lapām praktiski par visu. Tur ir viss, sākot no visuma, no cilvēka un zemes vēstures, no citām civilizācijām, no garu pasaules, no materiālās pasaules, līdz vienkāršiem elementāriem padomiem par mūsu organismu, par visām dzīvajām būtnēm, kas ir uz zemes un tā tālāk. Es ceru, ka šī informācija tiešām palīdzēs jums spērt kādu solīti uz priekšu šajos, nevisai vieglajos priekš cilvēces laikos un piepildīt sevi ar pozitīvām jūtām, domām un mīlestību.